Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis.eu, un šodien mēs apskatīsim Alfa 902 malkas čuguna krāsniņu. Sāksim ar krāsniņas augšdaļu, kas izlieta pilnībā no čuguna. Dūmats iznāk no augšas, 130 mm, kā arī virsma var tikt izmantota ēdiena gatavošanai. Un tajā ir izņemams arī riņķis. Tālāk mēs nonākam pie lielajām čuguna dekameras durvīm ar iestrādātu karstuma izturīgu stiklu, kam ir pretāizkvēpšanas tehnoloģija, kas nozīmē, ka tas paliks tīrs arī intensīvā kurināšanas procesā. Atverot dekameras durvis, priekšā stiklam ir čuguna režģis, lai to aizsargātu no malkas, kā arī nonākot dekamerā, var redzēt, ka visa dekamera ir izvietota ar biezām čuguna plāksnēm, kā arī ar biezu čuguna resti. Krāsniņas dekamera ir viena no ietilpīgākajām kompakto krāsniņu segmentā. Tūlīt mēs to parādīsim ar mazu izmēra malku. Gan arī ar liela izmēra malku. Tālāk skatīsimies arī ļoti būtisku krāsniņas daļu, kas ir pelnu atvilkne. Tajā ir iestrādāta primārā gaisa padeve. Ļoti vienkāršai liesmas kontrolē. Durvis ir izlietas arī pilnībā no čuguna. Atverot tās, ir ietilpīga pelnu atvilkne ar rokturiem, savādāka tipa, kuras tūlīt es uzlikšu, lai demonstrētu, kā tie izskatās un strādā. Tā nu mēs esam apmainījuši rokturus. Darbs nebija sarežģīts, bet tādējādi jūs iegūstat dažādu tipu rokturus, un jūs varat apskatīties, kuri labāk patīk tieši jums. Tālāk mēs nonākam pie skaisti emaljētas krāsniņas aizmugures, kas ir pieejama gan bordo, gan melnā krāsā. Emaljēta apdare vispārīgi nozīmē ļoti vienkāršu kopšanu, jo tā ir gan cieta, gan arī gluda, kas nozīmē, ka to vienkārši var noslaucīt, bet vēl jau vairāk mēs nonākam pie šādiem tādām kā pogām, kas ir krāsniņas aizmugurē. Viena no tām resti rotē, čuguna resti, kas ir dekamerā, kas nozīmē, ka visi pelni sajies restes centrā, un otra atver restes centru, lai pelni vienkārši iekrista pelnu atvilknē, un tos varētu izņemt principā pat bez dekameras durvju atvēršanas vai kādu citu manipulāciju veikšanas. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Alfa 902 malkas čuguna krāsniņu. To var apskatīties www.ceplis.eu. Ja ir kādi jautājumi par krāsniņu vai kādu citu, droši sazinieties ar mums kontaktu sadaļā. Krāsniņa ir apskatāma Spunciemā, mūsu izstāžu zālē, kur arī atrodamies pašlaik. Jā, paldies!